Tad šodien mēs iemācīsimies vēl pēdējo lietu, kas attiecās uz leņķiem, un tā ir perpendikulāras un paralēlas taisnes. Protams, jūs turpināsiet par leņķiem mācīties vēl ļoti vēl ilgi, teiksim, arī nākamajās klasēs visās. Un sāksim mēs ar vienu tādu pamošanās uzdevumu, un tas ir sekojošs. Jums ir jāuzzīmē divas krustiskas taisnes, un jānosaka, cik leņķi ir izveidojušies. Tā, ko uzzīmē divas krustiskas taisnes, sanāk 6 leņķi, tāpēc, jo ir 4 taisni leņķi, un tad tās divas taisnes katrai pati ir leņķi. Izstiept. Vēl izstieptie divi leņķi. Ok, nu tad mēģināsim varbūt šos leņķus visus tagad šeit ieraudzīt. Piemēram, ja man šeit būtu salikti punkti A, B, C, D un E. Vai tu varētu man lūdzu nosaukt visus 6 leņķus šobrīd? Būtu leņķi. A, B, C. A, B, C, jā. Plats leņķis. C, B, E. C, B, E. Aha. D, B, E. D, B, E. A, B, D. A, B, D. A, B, E. A, B, E. Un tu teici, ka 6 kopā būs. Un kurš tad ir 6? D, B, C. Tad D, B, C, es tā saprotu. Nu, ļoti labi. Tad paldies Ernestam. Tad kur jau 6 ir izveidojušies. Patiesībā te ir vēl vairāk. 10, man liekas. Tu jau Tur ir vēl viens. Labi, tad Greisī saka, kuru leņķi vēl tu iepaudzīji? Pagaidām. Nosaukums jau būs uzrakstīts patiesībā šeit. Man būs tā kā vēlreiz jāraksta tas pats. Tad es precizēšu, ka varbūt vai tev ir ideja? Mēģināšu to mazliet palīdzēt. Visas no otras puses. No otras puses, jā, Laura, paldies tev. Un pieņemsim, ja es leņķu to pašu ABC, piemēram, pirmais leņķis, ko Ernests nosauc, bija ABC. Ja es uz šo leņķi paskatos nevis no tās puses, kur tas veido platu leņķi, lūk šeit, tie divi stari veido platu leņķi. Ja es uz viņu paskatos no otras puses, no šejienes, tad man izveidojas leņķis, kuru jūs arī pazīstat. Man arī tā bija. Tev arī tā bija, nu superīgi. Jā. Tad tu vari uzrakstīt, ka ABC arī kāds bija tas vārds? Atvērts. Atvērts. Jā. Atvērts leņķis, pilnīgi pareizi. Un īstenībā, kaut kā 10. klasē jūs iemācīsieties par to, ka patiesībā šajā zīmējumā ir pat nevis 4, 6 vai 10 vai vēl tur kaut kāds galīgs skaits, bet bezgalīgi daudz leņķu. Bet tas viss būs kaut kad mazliet vēlāk. Šodienas stundā mēs vairāk skatīsimies uz šo zīmējumu kā uz 4 leņķiem. Tas ir labi, ka jūs zinat jau krietni vairāk, taču šodien mums būs vajadzīgi tikai 4 leņķi, kur viņi ar krāsām ir parādīti ar zilu, oranžu, zaļu un tādu rozā krāsu. Tad turpmāk mēs to izstiepto leņķi, tā īsti laikam, ka šodien neizmantosim, bet tas ir forši, jā, kā rekur šeit Ernests pieminēja to, ka ABE un DBC, šie te divi leņķi rekur beigās, tie abi ir izstiepti. Ja kāds nezināja tādu vārdu, tad jūs varat šobrīd šeit pierakstīt klāt, ka to sauc izstiept leņķi. Un drošības labad pasakiet, cik grādu lieli ir izstiepti leņķi. 180. 180 grādi, jā, tas ir pilnīgi pareizi. Paldies, tieši tā. 180 grādi lieli tie ir. Nu, lūk, forši. Tātad tāds bija ievads šodienas stundai, un tagad turpinājumā mēs atrisināsim jau vienu tādu pierādījumu uzdevumu, tāds neparastāks uzdevuma veids, un tas ir šāds, ka ir divas krustiskas taisnes, kur izveidojas viens taisnes leņķis. Tātad man ir dots tas, ka leņķis ACG ir vienāds ar 90 grādiem. Un jūsu uzdevums ir, pagaidām vēl tikai pateikt, ko var pateikt par pārējiem leņķiem. Mēs iztēlojamies, ka ja viens no tiem ar dažādām krāsām parādītiem leņķiem būtu taisns,
pieņemsim, kā šis leņķis, ko es varētu pateikt par pārējiem iekrāsotiem leņķiem. Čatā redzu, ka vairākums balso par to, ka taisni leņķi ir visi pārējie. Nu, tad to es arī aicināšu jūs tagad pamatot. Mēģiniet tagad pierādīt to, ka pārējie leņķi ir taisni. Es pat īsti nezinu, kā lai pasaka, ka viņš ir tieši taisns. Jā, ACK ir vienkārši taisnas. Labi. Un, zini, kā es tev mazliet palīdzēšu. Tāpēc, ka paskaties, arī Artūrs saka čatā priekšā, ka leņķis KCG. Varbūt tu vari par leņķi KCG kaut ko pateikt? KCG ir izstiepts leņķis. Izstiepts leņķis un izstiepts leņķis. 180 grādu liela, jā, tieši tā. Tas ir tas, ko Artūrs rakstīja arī čatā. Tad, ja šeit ir 180 grādi kopumā, lūk, viss šis leņķis, jā. Jā. Un viena, vai ne? Un kreisi saka. Dalot uz pusēm, ir kā 9. Jā, tad AC dala uz pusēm šo leņķi, jo rekord pa vienā pusē pa labi ir jau 90 grādu leņķis, un jau no 180 grādiem atņem no 70 grādus, un tas, kas paliek pāri, ir vēl viena 90 grādi, ja? Nu, lūk. Un tagad, ja mēs tieši to pašu ideju tagad pielietojam, tad mēs tikko secinājām, ka arī leņķis ACK arī ir tad 90 grādi liels. Un tālāk var iziet uz riņķi ar šādu pašu ideju, pieņemsim. Paņemt, ka tagad izstiepts leņķis ir arī šis te oranžais. Tas arī ir 180 grādu. Īsāk sakot, pilnīgi visi 4 leņķi beigās būs taisni. Un šādu te gadījumu, tad, kad divas taisnas krustojas un veido taisnus leņķus, tad tam ir speciāls nosaukums šādām krustiskām taisnēm. Es aicināšu jūs to pierakstīt, ka divas taisnas, kas krustojoties veido taisnus leņķus, sauc par perpendikulārām taisnēm. Un šeit arī ir 2 zīmējumi. Tos arī lūdzu nozīmējiet, gan tādu, kur ir vertikāla un horizontāla līnija, gan tur, kur ir parādīts tā slīpa. Tagad atrisināsim tādu uzdevumu, kur jums būs jāzīmē perpendikulāras taisnas. Izmantojot uzsturi. Uzsturis izskatās šādi. Vai jums arī ir tāds lineāls? Pasakiet. Jā, nē? Ir kādam? Ir. Bet brāļa istabā. Bet brāļa istabā. Tad tu vari varbūt no viņa aizņemties uz vienu mirklīti. Bet savukārt, ja kādam nav, tad zini, kas ir. Jūs varat, tāpēc es te pieliku klāt tādu bildīti, kur var redzēt skolēnu karti. Jūs varat izmantot jebkādu priekšmetu, kuram ir taisnas leņķis. Kas varētu būt jebkura, nezinu, skolēnu karte, kredītkarte, kaut kā kāds, kas vēl, klades stūrītis arī ir, vai lapas, vai bankas karte, kā man Madara raksta priekšā. Tieši tā. Tad, ja nav uzstūris, arī nekāda vaina nav, tad uzstūri jūs varat ļoti viegli aizstāt ar kaut kādām lietām, kas jums ir par rokai. Transportieri ir mazliet grūtāk aizstāt ar kaut ko, kas ir par rokai. Taču, ja kas, tad jūs varēsiet uz ekrānu paskatīties, kā darbojas ar transportieri. Tad piemērā bija jāizmanto uzstūris. Tad uzstūri var nolikt kā jums patīk. Protams, visbiežāk tas būs nolikts tā, lai viena mala sakrīt ar horizontu. Tāpat laikā es varu izmantot arī citu pagriezienus. Pieņemsim, var pagriezt šādā veidā savu uzstūri. Ja? Lūk. Tad es paņemu zīmoli un gar šī uzstūra abām malām novelku pa taisnēm. Vienu taisni šeit vai nogrieznes, tas drīzāk ir otru nogriezne te. Tagad es noņemu nost uz stūri, un tas, kas notiek, ir, es varu redzēt, ka šīs vēl pagaidām nav taisnas. Pat labāk man būtu jādara tas, ka būtu abas šīs taisnas tagad vēl jāpagarina. Tāpēc atcerēsimies to, ka pēc tam, kad jūs to uzturi esat novākuši nost, tad jums ir jāpaņem tas lineāls, jāpieliek klāt šim nogrieznim un jāpagarina tā, lai šī taisna būtu redzama, kā tad viņi turpinās tālāk. Okay? Šim jūs varētu noderēt vai nu vēl viens lineāls, vai nu arī tas pats uzstūris, vienkārši viņu pārvietojat tā kā jums vajag. Ja? Pieņemsim, man vajadzētu pagarināt tagad šo taisni, tāpēc es pielieku klāt lineālu un es varu tagad šo sarkano nogriezni pārvērst par taisni, pagarināt to uz šo pusi.
tad pieliekot šo lineālu. Lūk, aptuveni, it kā ir aptuveni uz to pusi. Un tagad tur vēl bija prasīts uzrakstīt apzīmējumus un pierakstīsim ar teikumu arī, kurš tad taisnīgs ir perpendikulārs. Man būs šoreiz burti, pieņemsim, te būs L, un šeit būs M šajā krustpunktā, un šeit būs N, un šeit būs K, un šeit būs kaut kur, pieņemsim, R. Šādi te burti. Un tad tas teikums varētu izklausīties tā, ka taisna LK ir perpendikulāra ar RN. Ar šādu teikumu mēs varētu pabeigt šo pirmo piemēru. Taisnas LK un RN ir, un tad ir tas ļoti garais vārds perpendikulārs. Mēs tūdaļ iemācīsimies, kā var šo garo vārdu nerakstīt. Es ceru, ka visi pamanīja, ka taisni varēja nosaukt nevis LK, bet kaut kā citādāk. Kurš jau ieraudzīja, ka šo piešķiršu viņai citu krāsu, kā varēja citādāk nosaukt šo zaļo taisni? Ja kādam ir itē, tad saka, vēlreiz? LMK ar 3 burtiem. Parasti LMK tad saka kā par leņķi, tad LMK ir leņķis. LK jau man ir, bet man gribētos vēl citu nosaukumu piešķirt šeit taisnai. Kāds nosaukums tas varētu būt? KL. KL, jā, ok, uz otru pusi, jā, KL, un vēl arī, ko jūs sakat par to, ja es to taisni nosauktu LM? Es varu tā nosaukt šo zaļo taisni? LM? Es domāju, ka jā. Jā, tu domā pareizi, tāpēc, ka caur punktiem L un M novelkot taisni, tā taču sakritīs ar to pašu LK. Tas ir tas pats. Jā. Pats var nosaukt MK, tur tie nosaukumi varbūt kādi ienāk prātā, vai ne? Tikai jebkuri, kur gan tie punkti atrodas uz šīs taisnes. Ļoti labi. Un tad pēc tam izmantojot transportieri. Droši, jā, saki. Kāpēc jāraksta tas M burts tā kā pa vidu? Tas M burts es viņu pieliku apzināti, bez viņa varēja iztikt. Taču man gribēs viņu pielikt klāt, lai jums pajautātu to, kā vēl citādāk var nosaukt taisni LK. Lai jūs zinātu, bišķīt vēl vairāk no šīs stundas. Ja? Tīri tehniski, šobrīd es varu bez viņu iztikt. Jā, tas ir arī ļoti labs jautājums. Bet man gribēs viņu pielikt klāt. Okay? Lūk, un tagad tas pēdējais, kas vēl bija prasīts šajā uzdevumā, ir kā uzzīmēt ar transportieru. Un varbūt šo var pastāstīt kāds no jums, tad kā izmantot transportieru, uzzīmēt perpendikulāras taisnes. Kurš piesakās? Es varu pateikt. Droši, Amanda, stāst. Jā. Es domāju, ka varētu vispirms paņemt to malu, kas ir tikai vistaisnākā. Malu, kas ir vistaisnākā? To apakšējo, ja? Labi. Es mēģināšu tur piezīmēt klāt taisni. Pieņemsim, šādu te man sanāca. Jā. Vai man ir jāpārvieto tagad transportieris, vai var palikt tur pat, kur ir? Jā, un augšā tā kā ir 90. Pie 90 grādiem tad atliek arī punktiņi, jā, šeit. Jā, ok, un te, gandrīz sakrīt pretī tam tai iedeļiņai, vai ne, kas te iet? Jā. Labi, un tad, teorētiski es it kā varētu arī to transportieri pārvietot tā, lai viņš sakrīt ar šo nogriezni, bet idejiski tu vari redzēt, ka apakšējā mala transportierim un šī 0 grādu iedaļa, viņas sakrīt pilnībā. Līdz ar to es varu nebīdīt to transportieru turp un atpakaļ, asāt kā ir, un tagad atliek tikai savienot šo punktu, izlaist cauri tādu kā taisni, kā arī, protams, ka pagarināt šo taisni uz pretējo pusi. Un tagad, izmantojot transportieru, mēs esam izveidojuši divas perpendikulāras taisnes. Un te bija tas jautājums, kura metode jums patīk labāk. Vairākums atbildēja čatā, ka labāk ir zīmēt ar uzstūri un ērtāk. Daži teica, ka ir vienalga. Tā kā dažādas atbildes. Tagad nākamā lieta, ko mēs iemācīsimies, ir, kā perpendikulāras taisnes novelk uz rūtiņu lapas caur dotajiem punktiem. Tad šeit jūs šoreiz varēsiet izvēlēties, vai jūs izmantojat transportieri vai uzstūri. Es personīgi labāk izvēlos uzstūri, bet jūs varat paši padomāt, kas jums ir ērtāk. Man šķiet, ka uzstūri ir vieglāk pielikt klāt tā, lai viena mala šim uzstūrim sakrīt ar taisni
AB, un tā, lai otra mala šim uzstūrim iet caur punktu, ar kur es gribu novilkt perpendikulāro taisni. Tagad pieņemsim šobrīd, man caur punktu C iet otra šī uzstūra mala. Tādēļ es varu tikt izvēlēties un novilkt šeit taisni. Un šo taisni es uzreiz jau vilkšu tā bišķīt tālāk, nevis tikai līdz tai zilajai malai AB, vai taisnē pareizāk sakot. Tā, lai mazliet krusto vēl un iet pāri. Un tagad šobrīd man jau ir izveidots jau perpendikuls, zaļā krāsā man ir perpendikuls, kas ir novilkts ar punktu C. Jūsu uzdevums būs caur pārējiem punktiem B, D, E un F arī novilkt perpendikuls. Tad šobrīd uz ekrāna var redzēt, kā izskatās vēl nākamās 3 perpendikulārās taisnes. Pēdējo es vēl atstāšu pagaidām jums pašiem vēl pārdomām, un šeit uzdošu vēl papildus jautājumu tiem, kam ir padarīts. Pamēģiniet šeit pamanīt kaut kādu interesantu īpašību attiecībā pret to, ar kurām rūtiņām iet šīs taisnes gan zilā, gan, piemēram, zaļā. Tur ar rūtiņām ir kaut kāds interesants efekts sanāk, un to var, manuprāt, diezgan labi šajā zīmējumā pamanīt. Tagad arī caur punktu B jau ir novilkts perpendikuls, un šobrīd vēl vienu jaunu lietu iemācīsimies šodien. Tas ir, kā var īsi pierakstīt to, ka divas taisnes ir perpendikulāras. Pieņemsim, taisne AB, tā, kas ir zilā krāsā, ir perpendikulāra ar zaļo taisni C, un kurš te burts nav vēl rezervēts, tad visu kaut kādu burti jau ir aizņemt, ņemšu X, lai tā droši. Nu, lūk, un tas pieraksts ir sekojošs, tas būs jauns apzīmējums, jūs tādu vēl droši vien nepazīstat, varbūt kāds jau zina, jūs daudz zinat ļoti daudz visu kaut ko, un tad AB taisne, ja rakstīšu varbūt ar zilu krāsu, lai var vieglāk izsakot līdzi, par kuru taisni es runāju, tad zilā taisne AB un zaļā taisne CX. Pievēršam uzmanību, kur un ir par taisnēm šobrīd, jā, ja nav leņķi, AB, piemēram, nav leņķis, ka šīs divas taisnes ir perpendikulāras. Un starpā mēs ieliksim klāt simboliņu, kas izskatās, iedomājies, kā izskatās burts T, ja to apgriež kājām gaisā. Ja viņš tā hop un ar šo te malu, kas viņam šeit augšā ir, nokrīt uz leju. Tā, apgriežās apkārt. Tas, kas notiek ar to burtu T, viņš izveido šādu te simboliņu. Kā jums šķiet, kāpēc vārdu perpendikulārs apzīmē ar šādu te simboliņu? Jo krustojās divas taisnes. Jā, jo krustojas divas taisnes, un turklāt paskaties, ja uzzīmē šo te burtu T apgriezto kājām gaisā pietuvinātu, kādu tad leņķi veido šī vertikālā taisna un šī horizontālā? Cik liels leņķis te izveido? Taisnīgs. Patiesībā simboliņā perpendikuls iekšā ir paslēpies perpendikuls, kas ir lūk šeit. Tādēļ turpmāk, ja jūs gribēsiet teikt vārdu perpendikulārs, tad, lai nebūtu jāraksta viss tas garais vārds, jātērē laiks uz šo, tad jūs turpmāk varēsiet vienkārši rakstīt šādu te simboliņu. Tad mēs uzreiz sapratīsim, kur runa ir par perpendikulu. Tas triks ar rūtiņām, ko es pieminēju, ir sekojoši. Piemēram, ja jūs pamanījāt, ka, teiksim, zilā taisne, tad zilai taisnei, izveidojas tāda trīsstūrīša. Es mēģināšu kaut kur tādu vienu piezīmēt. Nu, pieņemsim, kur lai es viņu uzzīmē. Pieņemsim šeit, paskaties. Viena rūtiņa uz leju un 3 rūtiņas pa labi. Un atkal izveidojas jauns punkts uz šīs taisnes. Un es varu atkal vējiet vienu rūtiņu uz leju un 3 pa labi. Šādas te kāpnītes es varu piezīmēt, cik man uziet. Tad taisnai šāds te, šis te likums visu laiku atkārtojas. Protams, mainās rūtiņu skaits, varbūt, ja es uzzīmētu citā slīpumā šo taisni, nebūtu viena rūtiņa, vai ne? Nu, lūk. Un izrādās, ka savukārt taisnē, kas ir perpendikulāra, pieņemsim oranžā taisnē, man oranžā taisnē būs visvieglāk to uzzīmēt. Tai savukārt ir visotrādāk. Ir nevis viena rūtiņa vertikālā virzienā, bet ir viena rūtiņa horizontālā virzienā. Un pēc tam šeit bija 3 rūtiņas pa labi, bet šeit 3 rūtiņas ir uz augšu. Tagad samainās vietām tas, kas šeit bija horizontālais virziens, vertikālais virziens, vai kur viena rūtiņa, tikmēr šī viena rūtiņa oranžā taisnē ir aizmigrējusi rekur šeit, uz citu, tā kā uz horizontu.
Un tas ir arī vēl viens veids, kā var bez uzstūra un bez transportiera uzzīmēt divas perpendikulāras taisnes.